Latvijā beidzot tehniski recesija ir beigusies. Tad šodien tika paziņoti otrā ceturkšņa dati, kuri parāda jau otro ceturksni pēc kārtas, kad Latvijas ekonomikā ir maziņš tomēr pieaugums. Un tas ir tīri psiholoģiski arī svarīgi to redzēt un piefiksēt. Ja mēs paskatāmies arī gada griezumā, tad šis te kritums vairs ir tikai 3% bijis otrajā ceturksnī. Tas nozīmē, ka ir liels cerības otrajā pusgadā redzēt pozitīvus skaitļus. Un tad varētu būt pat gada beigās pieaugums pēdējā ceturksnī virs 3%. Ja paskatāmies par nozarēm, tad ir skaidrs redzams rūpniecība ilgāku laiku, ekonomiku velk pieaugums tad virs 10%, jo salīdzinot ar pagājušo gadu, un mazumtirdzniecībā šie mīnusi ir krietni mazāki. Pie tam pret pagājušo ceturksni, otrā ceturksnī bijis neliels 2% pieaugums. Tad vēl šeit mēs varam pieplusot arī bezdarba samazinājumu 17 000 cilvēku, tāpat arī budžeta pārpildīšanu, tāpat arī vairākās citās nozarēs pozitīvi dati. Un tagad ir tāds arī būtisks brīdis pirms tikšanās ar Valūtas fonda Eiropas komisiju par šī gada, nākšā gada prognozēm, tad izticamāk, kad ir iemesls runāt par viņu paaugstināšanu, tāpat kā tas notiek Igaunijā, Lietuvā. Un ja būs adekvātāki skaitļi prognozēs, ir skaidrs, ka arī fiskālā konsolidācija varētu būt pakāpi mazāka.